Sveikalot, ja darbinieks dodas atvaļinājumā vai kāda cita veida prombūtnē, tad to ievada modulī algas, prombūtnes un ar plusiņu veido jaunu ierakstu, kurā norāda darbinieka līgumu, prombūtnes veidu jeb grupu un periodu, no kura līdz kuram darbinieks nav bijis vai nebūs darbā. Ja darbinieka prombūtne sākas vienā mēnesī, bet beidzas citā, tad ir liela nozīme izmaksas veidam. Atzīmējot perioda sākumā, viss prombūtnes aprēķins tiks pieskaitīts šajā gadījumā pie septembra algas. Perioda beigās prombūtnes aprēķins tiks pieskaitīts pie oktobra algas aprēķina, bet katrā algu aprēķinā sistēma par septembra dienām prombūtnes aprēķinu pieskaitīs pie septembra algas aprēķina, bet oktobra pie oktobra algas aprēķina. Kad prombūtnē visa svarīgā informācija norādīta, spriedums apstiprināts un saglabā ierakstu. Ja vēlies uzreiz apskatīt prombūtnes aprēķinu, tad nospied 3 punkti un prombūtnes aprēķins. Atskaite parādīs prombūtnes aprēķināto bruto summu un vidējās izpeļņas aprēķinu, kas tiek ņemts par pamatu šim prombūtnes aprēķinam.